13. nodaļa. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apstādījās jūrmalā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, tā kā viņš iekāpa laivā un apstādījās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja un līdzībā sacīja: redzi, sējējs izgāja sēt. Un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un tie apēda. Un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, kā tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ēšķos, un ēšķi uzauga un to nomāca. Bet cita krita labā zemē un nesa labus augļus, cita 100 kārtīgus, cita 60 kārtīgus, cita 30 kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja: kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja tiem un sacīja: jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz, un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās pravieša Jezajas vārdi, kas saka: ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, skatīdamies jūs skatīsieties un neredzēsiet. Ja šo ļaužu sirdis ir apcietinātas, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, kā es tos dziedinātu. Bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tad nu klausaties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā. Bet, kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas ir sēts ēšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļu. Bet kas ir sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus, cits 100 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 30 kārtīgus. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja: debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darīs. Tad kalpi uz to sacīja: vai gribi, ka mēs ejam izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcet reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam,
un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet jau kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja: debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzauga, tad tā ir lielāka par citiem dāža stādiem un to par koku, tā kā putni apakš debes nāk un taisa līzdas viņu zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja: debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca 3 mēros miltu, iekams viss sarūga. Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja. Lai piepildītos, ko pravietis runājis sacīdams: es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma. Tad Jēzus ļaudis atlaidis iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja: izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja: tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, bet nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību. Un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs, kā saule savā tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājām, kas meklēja dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vēl debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosteidās un labās salasīja traukos, pēc sapūšās izmet laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā. Eņģeļi izies un atšķiros ļaunos no taisnajiem, un tos metīs degošā ceklī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Vai jūs to visu esat sapratuši? Tie uz viņu sacīja: esam gan. Tad viņš tiem sacīja: tāpēc ir katrs rakstu mācītājs, mācīts debesu valstībai, ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas. Un notikās, kad Jēzus šās līdzības bija beidzis, viņš aizgāja no turienes. Un nonāca savā dzimtenes pilsētā, viņš tos mācīja viņas sinagogās, tā kā tie brīnījās un sacīja: no kurienes šim tāda gudrība un tāds spēks? Vai viņš nav amatnieka dēls? Vai viņa māte nav Marija, un viņa brāļi Jēkabs un Jozefs, un Sīmons un Jūda? Un vai nav visas viņa māsas pie mums? No kurienes tad šim viss tas? Un tie ņēma apgrēcību pie viņa, bet Jēzus uz tiem sacīja: pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē un savās mājās. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Četrpadsmitā nodaļa.
Tanī laikā 4. zemesdaļas valdinieks Herods dzirdēja par Jēzu un sacīja saviem kalpiem: šis ir Jānis Kristītājs, viņš ir augšām cēlies no miroņiem, tāpēc viņam tādi brīnišķīgi spēki. Jo Herods bija Jāni saņēmis, viņu sēdis un ielicis cietumā Herodijas, sava brāļa Filipa sievas dēļ. Jo Jānis sacīja uz viņu: tas tev nepieklājas, ka viņa ir pie tevis. Un viņš to gribēja nokaut, tik baidījās no ļaudīm, jo tie viņu turēja par pravieti. Kad Herodam bija dzimšanas diena, Herodies meita dejoja viņa priekšā, un tā Herodam patika. Tāpēc tas vērēdams viņai solīja viņa došot visu, ko tā lūgšot. Un viņa savas mātes pamācīta sacīja: dod man šai bļodā Jāņa Kristītāja galvu. Tad ķēniņš noskuma. Bet zvērsta un viesu dēļ, kas līdz ar viņu pie galda sēdēja, viņš pavēlēja to dot. Un viņš sūtīja uz cietumu un lika Jānim nocirst galvu. Un viņa galvu apnes bļodā un deva meitenei, un tā to nesa savai mātei. Un viņa mācekļi atnāca, paņēma viņa miesas un tās apraka, tad tie aizgāja un patstudināja to Jēzu. Un Jēzus to dzirdēdams aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu, tukšu vietu. Un ļaudis to izdzirduši, gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņas dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņa un sacīja: šī vieta ir tuksnesis, un laiks jau vēls. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai. Bet Jēzus tiem sacīja: tiem nav jāiet projām, dodiet jūs viņiem ēst. Bet Dievs viņa sacīja: mums šeit nav nekā vairāk kā 5 maizes un 2 zivis. Un viņš sacīja: nesiet man tā šurp. Un ļaudīm viņš pavēja nosēsties zālē, ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, pacēla savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļu ļaudīm. Un visi ēda un paēda un salasīja no atlikušām druskām 12 grozus pilnus. Un to, kas ēduši, bija ap 5000, neskaitot sievas un bērnus. Un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atlaidis, viņš sauru uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau jūras vidū. Viļņi no to mētāja, jo pūta pretējs vējš. Pēc gaiļos Jēzus nāca pret tiem pa jūras virsmu staigādams. Un kad mācekļi to redzēja pa jūras virsmu staigādam, tie izbijās un sacīja: tas ir spoks, un tie brēc aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Pēteris viņam atbildēja un sacīja: kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un Jēzus sacīja: nāc. Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka griņt. Viņš brēca un sacīja: kungs, palīdzi man! Un tūdaļ roku izstiepas. Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: mazticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad iekāpa laivā, vējš nostājās.
un tie, kas bija laivā, metās viņa priekšā ceļos un sacīja: patiesi, tu esi Dieva dēls. Un viņi pārcēlās uz otru malu un nāca Ģenecerātes zemē. Un, kad turienes ļaudis viņu pazina, tie izsūtīja ziņu pa visu apgabalu, un tie atnesa pie viņa visus neveselos. Un viņu lūdza, ka tie drīkstētu tikai aizskāt viņa drēbju vīli, un kas to aizskāra, kļuva vesels. Nodaļa. Tad rakstu mācītāji un farizēji nāca no Jeruzalemes pie Jēzus un sacīja: kāpēc tavi mācekļi pārkāpj vecaju likumus, jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja: kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ? Jo Dievs ir pavēlējis: godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolāda, tam būs mirt. Bet jūs mācat, ja kas sakot uz savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos vai ir Dievam par upuri, tam nevajagot vairs godāt savu tēvu un māti. Tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ. Jūs liekuļi. Jesaja ir pareizi par jums sludinājis sacīdams: šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Bet velti tie mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Un viņš pieaicināja ļaudis pie sevis un sacīja tiem: klausieties un saprotiet. Nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Tad mācekļi pienāca pie viņa un uz to sacīja: vai tu zini, ka farizēji tavus vārdus dzirdēdami ņēma apgrēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja: visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm. Atstājiet tos. Tie ir akliem ceļa rādītāji, bet ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. Bet Pēteris atbildēja un uz viņu sacīja: izstāsti mums šo līdzību. Un Jēzus sacīja: vai tad ir jūs vēl nesat nesaprašas? Vai tad jūs nesaprotat, ka viss, kas iet mutē, noiet vēderā un tiek izmests laukā? Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zāzība, nepatiesa liecība, zaini. Viss tas sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kanāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Bet viņš tai atbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza to un sacīja: atlaidi to, jo tā brēc mums pakaļ. Bet viņš atbildēja un sacīja: es esmu sūtīts vienīgi pie Izrēla cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca
metās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, palīdzi man! Bet viņš atbildēja un sacīja: Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja: Tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kungu galva. Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. Un Jēzus aizgāja no turienes. Viņš nāca pie Galilejas jūras, uzkāpa kalnā un tur apsēdās. Un daudz ļaužu atnāca pie viņa un atveda sev līdzi tīslus, kropļus, aklus, mērus un daudz citu, un nolika tos pie Jēzus kājām, un viņš dziedināja tos. Tā kā ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runāja, kropļus veselus, tīslus saigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Izraēla Dievu. Un Jēzus pieaicināja savus mācekļus sacītiem: Mana sirds iežēlojas par šiem ļaudīm, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši un tiem nav ko ēst. Es negribu tos neēdušus atlaist, ka tie ceļā nenonīks. Un mācekļi uz to sacīja: Kur lai ņemam šeit tūkstnesī tik daudz maizes, lai paēdinātu tādu ļaužu pulku? Un Jēzus tiem sacīja: Cik jums ir maizes? Tie atbildēja: 7 un kāds mazumiņš zirtiņu. Un viņš lika ļaudīm apsēsties zemē. Ņēma tas 7 maizes un tās zivis, pateicās, pārlauza un deva tās mācekļiem un mācekļu ļaudīm. Un viņi ēda un paēda, un atlikušām druskām salasties 7 grozus pilnus. Bet to, kas ēduši, bija 4000 vīru, neskaitot sievas un bērnus. Un viņš atļāja ļaudis, kāpa laivā un nonāca Magadēnas robežā.